Hei, izdaro pacanīnu, Kuldonam ir atkal jauns videoklips, un šodien būs tāds īpašs videoklips, un šī videoklipa nosaukums visticamāk te būs, ko es pasūtīju no Temu. Jā, tieši tā. Temu ir jaunais trends, ko īstenībā ļoti daudz tagad ir iecienījuši. Tas bez maza ir tāds jaunais AliExpress tāds variants, bet ar nedaudz ātrāku piegādi, jo atcerieties, ka mēs kaut ko sūtam no Aļika, jā, tad tā piegāde, man liekas, tur jāgaida, ir pat lietas, kas jāgaida pat mēnesi. Nu, ir pat lietas ir atnākuši, kas ir ātrāk, bet pa lielam AliExpress ir tāds, kur ilgi jāgaida tā piegāde, ja tu kaut ko pasūti. Bet no Temu, nu, ir tā piegāde, arī tās cenas ir līdzīgas, un tā piegāde ir ļoti, nu, man liekas, šī paciņa, ko es pasūtīju, bija kaut kādas, man liekas, pusotra nedēļa. Kas man vispārībā iedvesmojuši to visu ir, pa lielam, man liekas, Bāržīs bija tas, kurš pirmais vispārībā man par Temu pastāstīja. Bāržīs ieķēra kaut kādu tur pufaikus, kaut kādas baigās atlaides. Un es arī, zinu, kā domāju, instalēšu to Temu aplikāciju, ieinstalēju Temu aplikāciju, man uzreiz, protams, tur izmetās tā lielā atlaide un tā tālāk, un tādā veidā arī viņi ievilina tos savus, nu, tā kā klientus, ja, un arī es iekritu tajā slazdā, un šajā paciņā tad Uldons iztērēja, man liekas, kaut kādi 33 eiro. Attaisīšu un parādīšu, ko tad es īstenībā, nu, pa lielam jau tur ir ļoti daudz sūdiņi, kopā 20 preces. Es taisīju 2 pasūtījumos. Kāpēc 2 pasūtījumos? Jo tur iznāca tā, ka es iegāju aplikācijā, tur man izmetās kaut kāda atlaide, nevis atlaide, bet, ķipa, dabonu vienu bezmaksas lietu, bet tev ir jāiekrāmē 6 laikam, nu kaut kādas niecīgas precītes. Un tā man sanāca pirmais pasūtījums uz 9,32 eiro, un es dabūju vienu bezmaksas lietu, kur arī šeit iekšā ir. Un tad man bija otrs pasūtījums, domāju, labi, ieķeršu arī otru pasūtījumu. Un otrais man bija uz 23,98 eiro. Un tie kopā sanāk kaut kādi 33 eiro apmēram. Vērsim vaļā un skatīsimies, ko tad Uldons pasūtīja no Temu. Davai, varam vaļā. Oh my god! Es varbūt sākšu ar lietām, un tad viņas mēģināšu atrast šajā maisā. Oh my god! Nu, davai, sāksim ar pirmo. Tā, pirmā lieta, ko es pasūtīju no Temu, izolācijas lenta, es nezinu, divpusējā, kur uz ekrāna jau jūs redzat screenshotu, divpusējā izolācijas lenta maksā 77 centi. Un tā ir šitā. Bildē izskatās tur tāda normāla, klausies. Bildē tur pa visu roku, un šito es arī dzirdēju, jā, ka Temu ļoti uzmanīgi ir jāskatās. Pirms jūs kaut ko pasūtat, izlasiet kārtīgi to aprakstu. Daudziem ir bijis tā, kad esmu dzirdējis, ka daudz pasūt, un tur nemaz īstenībā nav tas, ko viņi sagaidīja. O tagad arī bildē izolācijas lenta pa visu roku viņam ir, jā. Paskatieties, kas ir reālajā dzīvē. Šitāds ten, nu tā ir divpusējā. Nu, zin kā, saimniecībā varbūt kaut kur nodara šitāda divpusējā izolācijas lenta. Nu, es nezinu, nu, kaut kur var būt, šitāda ten, un tad no otras pusītes. Nē, šitas ir īstenībā labs. Ar šito var izmantot, es nezinu, kaut kādus šitos ten soundproof pie sienām pielikt. Es arī savējošu tos ten skaņas izolāciju esmu pielicis tieši ar šitādu lēnu. Nu, līdzīgi šitai, ja. Ar divpusējiem katrā stūrītī tu tam soundproofam pieliec, un tad tu vari piestiģēt. Nu, da jebko īstenībā var izmantot. Man liekas, kaut kādā veikalā man par šito paprasīt kaut kādu 2 trīnīt varbūt, ja. Nākošais, ko te Uldons pasūtīja? Daudz funkcionālie sienas āķīši, 6 gabali pa 87 centiem. Jā, ir šitie, let's go, lokor, kurus tad var, es nezinu, pielikt pie sienas laikam, jā, rekur arī ir tie, jā, rekur ir tā izolācijas lente, kurus tu pieliec, un tā tu pieliec šito āķīti pie sienas. Nu, es nezinu, var izmantot kaut kādā virtuvē, es nezinu, virtuves dvielīti uzlikt visticamāk, jā. Tu uzliec šito, un tad rekur tu šitā pakarināt kaut ko, da jebko īstenībā, vai vannas istabā var piestiķēt. Gan jau arī veikalā būtu paprasīts man par šito, varbūt arī kaut kāds 2 trīnīts. Nu, krietni varbūt ir lētāk tajā Temu, jā, ok. Nākošā lieta, ko tad Uldons ieķēra, ir saules brilles. Maksāja 2,98. Tā, labi, nu, es ļoti gribētu ticēt, ka tās ir šitās. Ui, nevarēja jau sist, tāds brilles ir. Paga, man vajag kaut kādu nazi. Jānāk nazītim palīgā. Es ceru, ka es ar to sitienu nesaplēšu. Nē, tās ir tās. Jā, tās ir tās. Nu lūdzu, brillītēs. Re, kur arī viņas ir. Nu, pirmais kvalitāte, jā, paskat. Bet īstenībā arī izskatās kā, nu, gandrīz kā tajā bildītē.
Jā, nu tā plasmasa gan liekas tāda, nekvalitatīva pa lielam, es nezinu, tāda skan. Nu labi, davai uzmērīsim, kāda man izskatās. Nu kā? Ir ok vai nav ok, Džeki? Rakstam komentārā, kā jums patīk šitās brilles. Bet tīri normāls. Jā, bet nav slikti. Papētīšu. Jā. Nezinu, tāds normāls saulens, zin kā pa 2,98, kāpēc ne, vai ne? Nākošais ir vēl vienas saules brilles. Uldons ieķēra vēl vienas saules brilles. Nedaudz savādākā dizainiņā, viņas tāds lielāks ir un maksāja €98. Un viņas ir laikam šitās, jā, šajā ten maz. Bet tā kastīte izskatās, tās brilles izskatās bildē, jā, krietni tādas, tādas lielas. Bet patiesībā viņas ir šitādā mazā kastītē. Pat reāli šitās brilles viņā iet, es pat nezinu. Davai vērsim vaļā, paskatīsimies uz šo. Nē, ir ok. Viņas arī ir, bet tā kastīte likās baigi maziņa. Ko, šādas brillītes. Bet tas stikliņš tāds zilgans, bet vispārībā, es nezinu, vai saule vajag šās vairāk, man liekas, kā stila brilles. Davai uzmērīsim, kā izskatās. Bet labi izskatās. Viss tāds zilgans. Kā, man piestāv? Kā izskatās, Džek, šitās brilles? Bet īstenībā nav slikts, ne? Very nice, bro. Ir ok pa €98. Tas ir krietni lētāk nekā kaut kādā, es nezinu, Rimītī vai Maksimā. Es domāju, ka tā kvalitāte pielīdzināma kaut kādām Rimī, un tās brilles, kas ir Rimītī, tur Maksimās un visu, zin, tie stendi. Nākošais, ko Uldons ieķēra, ir telefona statīvs. Jābūt telefona statīvam, izskatās viņš šādi, maksāja €14. Kur mums ir telefona statīvs šādā mazā kastītē. Šito es ieķēru, zin kā, varbūt, zin kā, telefonu būs, kur te kaut kāda līmlenta vēl nāk līdzi. Ok, bet kvalitāte gan tam, plasmasam. Es pat nezinu, kā viņu lietot vispār. Kā viņš te, šitā. Šitā kaut kā, šitāds. Nē, bet, kvalitāte galīgi bad. Un tad to telefonu var šitā nolikt. Šitādā veidā tas ir domāts apmēram. Paņemot rokās jau uzreiz jau jūti, ka tā kvalitāte ir tāda. Liekas, ka nedaudz vairāk uzspiedīs, viņš salūzīs. Jā, €14, ko tu gribēji, vai ne? Pa €14 tāds sūdiņš. Varbūt, zin kā, kaut kur nolikt statīviņš būs ok. Nākošā lieta, ko es ieķēru, ir skapja LED gaismiņa. Arī bildītē jūs redzat tāda lampiņa, kuru jūs varat tā kā pielikt pie sienas, speciāli paņēmu jau virtuvītē. Virtuvē mums tieši tur pie tā skapīša varēs viņu pielikt un maksāja €2,28. Un man liekas jau redz, ka viņi ir šeit. Jā, kur 30 centimetri garumā, tur varēja izvēlēties. Un kas ir baigi labi, ka viņi ir uzlādējama caur USB, kur USB vats. Viņi var pielīmēt, kur arī līdz nāk, kur tādi divpusējais, tāds skočs, ja? Un, magnētiņi. Magnēti. Kur ir. Lūdzu, paskaties. Un šitāda ten lampiņa. Un tu viņu tā kā čik pielīmē, un tad tu vari ieslēgt. Nezinu, kaut kādā veikalā, gan jau kaut kādu piečuku man paši to paņemtu. Jā, reku var uzlādēt, un viss. Es tikai nezinu, vai tagad viņi ir uzlādēti, viņi spīdēs. Jā! Spīd! My God! Kā? Nav nevainas, bet diezgan labi. Wow, un tas, ka viņi var uzlādēt, tas ir baigi superīgi īstenībā. Viņu var vēl uzkarināt tā kā uz nagliņas, kur arī speciāls tā kā caurumiņš, zin, nagliņa. Ja jums ir kaut kur sienā izurp caurums, ieliec nagliņu, var viņu uzkarināt. Bet nice! Nav nevainas, bet diezgan labi, pa divīti. Jā, ir ok, man patīk, šis pirkums ir labs. Visbeidzot, tad pie šī pasūtījuma man bija tā bezmaksas lieta. Es parādīju jums tagad 6 lietiņas tās, kuras es piekrāmēju, lai man būtu tā bezmaksas lieta. Un kas tad bija bezmaksas lieta? Un bezmaksas lietu, ko es dabūju no Temu, augstas izšķirtspējas kamera. Tā ir novērošanas kamera. Un rekur, man liekas, arī viņa ir. Viņai šeit būtu jābūt.
Jā, šitā laikam ir tā kamera, jā, kur ir kamera. Nu, video novērošanas kamera, kuru jūs varat tā kā savienot ar jūsu Wi-Fi tīklu. Nu, šeit viņa maksā šobrīd 17,28. Kur viņai arī ir. Nu, paskaties tāds mazs tā kā tāds robotiņš, jā. Bet diezgan laba. Nav nevainas. Un tad jūs viņu tur uzstādat kaut kādu aplikāciju. Nu, kā jau visām šām kamerām novērošanas jūs uzstādat, ieinstalēt telefonā aplikāciju, savienojaties ar jūsu Wi-Fi tīklu, nolieciet, un tad jūs varat kaut kur mājās, zin kā, paslēpt tādu novērošanu. Ja gadījumā kāds zaglis atnāk, ja, tad varēs nofilmēt un viss saglabāsies mākonī. Protams, par to mākoni arī papildus tur kaut kāda eiro ir jāsamaksā. Tev pat atmiņas kārti iedeva. Ko? 64 gigas? Da labi! 64 gigu atmiņas karti vēl ielika. What the heck? Nu labi, atmiņas karti pa lielam, nu tāds sūds vien ir, ja? Ja jūs šitādu lietojat novērošanas kameru, obligāti vajag mākonī, jā, visu saglabāt. Jo, nu, ja gadījumā ienāk zaglis, viņš jau, ja ieraudzīs šo kameru mājās, ko viņš izdarīs? Viņš paņems to kameru, paņems atmiņas karti, kabatā jūs jau vēl neko nepierādīsiet. Ja jums ir mākonis, nu katrai aplikācijai ir mākonis, tad mākonī gan saglabāsies katra kustība, ko viņš veic, un tad zin kā, ir pierādījums. Esam izķemmējuši visus manus pirmo manējo pasūtījumu, kas sastāvēja no 7 precēm. Kopējais šis pasūtījums, ko jūs tagad redzat man uz galda, ja? Viss maksāja 9,32 eiro. Nu, protams, ja man būtu kamera pa pilno cenu, tad būtu daudz vairāk, bet šo kameru es dabūju pa vēl. Tā kā bonusā par šīm precītēm, ko es ieliku grozā. Ķeramies klāt otrajam pasūtījumam. Otrajā pasūtījumā man ir 13 pasūtītas preces, kur kopējā vērtība ir 23,98 eiro. Šeit gan bija nebija nekāds bonus, šeit bija reāli, tik cik katrs maksāja, arī tā arī maksāja. Es vienkārši pieliku klāt, jo es, zin kā, gribēju uzfilmēt arī videoklipu par šo, tāpēc arī šeit man nav nekāda bonus. Nu, davai ķersimies pie pirmā. Jābūt vēl vienām saules brillēm, arī šobrīd jūs redzat uz ekrāna. Es nezinu, slēpotāja brilles. Nu, tagad īstenībā ļoti daudzi trendā ir baigi ārzemēs. Arī esmu redzējis daudz latviešu, kur staigā pa ielu ar tādām brillēm. Es domāju, nu, davai es arī ieķeršu, ja? Maksāja 2,98. No, viņas tāds lielāks. Jā, ir, draugi. Oh my god, boy. Obā. Jā. Nu kā? Pēc kvalitātes uzreiz var pateikt, ka tāda, no tāds, nu, jā, ir ķošmaks. Ir tāds lētais variants, jā, tā plasmasa ir tāda, nu, uzreiz tu jūti, kad ir nekvalitatīva. Liekas, ka nedaudz vairāk, tā kā, no, šitādā veidā padarīšu, viņus pārlūzīs uz pusēm, jā. Nu, labi, bet, nu, tādas brilles, nu, davai uztestēsim, kā man izskatās. Nu kā? Oh my god! Nu kā izskatās, Džeki? Ir ok, ne? Oldauns tāds slēpotājā izies. Nē. Nu es teicu, man nepatīk. Nu, šitā vieta, kur uz deguna, tā plasmasa šitā teni, jā, viņa tā baigi, nu, degunā liekas, ka traucē. Varbūt kaut kur, protams, kaut kādā sportlandā aizejot, var dabūt daudz kvalitatīvāks, bet tur jau tā cena arī, protams, būs uzreiz augstāk, jā. Tāpēc pa nepilniem 3 eiro šās brilles ir ok. Nākošā lieta, ko te Uldons pasūtīja, ir PlayStation pults pie kontroliera tie stiki, jā, jūs zinat, pa ko es runāju arī šobrīd uz ekrāna bildīt, jūs redzat, jā, maksāja 89 centi, un es jau redzu, rekord viņi ir. Jā, nu tie ir tie, ko jūs uzliekat uz analogiem, lai tā kā papildus būtu īkšķīšiem, tā kā tāds papildus grips. Un es zinu to, ka es sūtīju pats Latvijā, nu no Latvijas vietējā internetu veikala kaut kādi, ja? Un es maksāju kaut kādus pāris eiro pa viņiem, nemaldos kaut kādi, varbūt 4 eiro, ja? Bet šeit pa 89 centiem. Lūk, šitie ten, ko jūs liekat virsū uz analogiem. Reku pasies ar tādām gumijām un arī ar tādām pumpiņām, ja? Un tāds papildus grips. Šitā viņi izskatās. Nu, ko jūs uzliekat, piemēram, uz pults. Ja jūs paņemat pulti, reku, piemēram, PlayStation pults, un jūs varat viņus uzkabināt virsū. Cik viegli arī īstenībā uzliekās. Uzlik uz vienu. Uzreiz papildus tāds grips, uzreiz paskatieties, jā? Rekur, kā es saucu uz pupiņiem, jā? Es viņus nesaucu par analogiem, es viņus saucu par pupiņiem. Nu, uzreiz tā krūtāk. Ir, uzlik uz abiem diviem. Nu paskaties, kā pults uzreiz
Nu un papildus būs apigēna arī, nu, uzreiz jutīsiet atšķirību, kā ir bez viņiem vai ir ar viņiem. Noteikti iesaku visiem, kas lieto, vai man liekas uz Xbox pultīm arī var uzlikt viņus virsū. Nu, pa 89 centi, vienkārši burvīgi. Nākošā lieta, ko es pasūtīju, ir arī brillītes, bet tās brillītes ir nedaudz tādas, nu, kā vairāk kā prikols. Arī šobrīd jūs redzat uz ekrāna, tas ir tās Tag Life, zinat to Tag Life, tās brillītes, jā, tās melnās ar tiem baltajiem tām pumpiņām, jā, maksāja 88 centā, un viņas mums atrodās šajā kastītē. Nu davai paskatīsimies, kādas tad viņas izskatās. Nu tas vairāk kā prikols, es nezinu, zin kā es varbūt priekš strīma paņēmu. Strīma laikā, no ar tādām jau baigi pa ielu nest. My, cik viņas ir lielas! Nu kā izskatās? Hopā! Nu ko, Tag Life? Nu kā? Ir ok? Wow! Saka, es paņēmu priekš stream, ja gadījumā būs kāds moments, kur vajadzēs Tag Life iespridzināt, un tad varēs uzlūkt šos brilles. Nākošais, ko tais ieķēra no tēmo, ir uzlīmīte ar uzrakstu toaletē. Lūk, kur šobrīd uz ekrāna arī jūs redzat, kā tas izskatās. Man tieši vajadzēja uz toaletes durvīm uzlīmēt. Zin kā atnāk kāda ciemiņa prasa, kuri toalete tā vienmēr, ka ciemiņš aizies, paskatīsies uz durvīm, ja? Uzreiz sapratīs, kurš tad ir, kuras ir īstās toaletes durvis. Šitāda uzlīme, un atrodās viņa vot šeit. No lodzo, šitāda uzlīmīte. Bet nu īstenībā nav nevainas, vai ne? Nu maksāja 63 centi. Nu pa 63 centiem, kāpēc gan ne, vot šitāda uzlīmīte, vai ne? Ko uzlīmēt uz jūsu toaletes. Nākošais, ko es ieķēru, ir arī uzlīmīte, nu arī vairāk kā prikols, es nezinu, vienkārši paņem maksāja 63 centi, šobrīd uz ekrāna jūs redzat, kā viņi izskās, un tā ir tādu pelīti pie sienas, ja? Nu, paskaties, kā viņi izskatās. Šitā. Tas vairāk kā prikols, kur jūs varat, es zinu, mājās pielīmēt kaut kur, un zin kā, varbūt kāds, kas atnāks ciemos, varbūt nobīsies kaut kādu reizi, ja? Pasies, kur šitā ten pelītes. Ja tu pielīmē viņu pie sienas, ja, nu kaut kur, es nezinu, tad reāli varbūt, zin kā, ja to ar ātru acis paskatīsies, reāli taču liksies, ka peli ir izlīdus ārā, ja? Nākošais Kuldons ieķēra ir USB lampiņā. Arī šobrīd uz ekrāna jūs redzat. Tā ir tāda lampiņa, kur jūs varat iebāzt iekšā jūsu USB. Nu vienalga, kur datorā vai kaut kur, es nezinu, kādā, nu citur, kuram ir USB vietas, jūs varat ielikt iekšā. Nu rāda, kad komplektā jābūt divām tādām lampiņām. Maksāja 2,48. Nu, ja nemaldos, tad viņas ir, vajadzētu būt šinī ten maisiņā. Jā, un šinī maisiņā tāds maziņš. Nu tāds, es nezinu, cik pat viņas liels varētu būt. Jā, Haidī, pavisam maziņas. Jā, rekur. Un galos ir USB. Nu, blīn, man likās, ka viņa būs daudz lielāka. Un tajā bildē arī tu, zin kā, skaties, ja? Un tev liekas, tā lampiņa ir tāda, nu, krietni lielāka. Īstenībā, šitādas mazulītes. Rekur, es paņēmu USB, šitādu ten pagarinātāju, nu, liekam iekšā, paskatīsimies, kā izskatās. Reikušās, obā! Nu, ir, paskaties, nu, tādas, es nezinu vairāk, kuras varētu tādu pat izmantot. Nu, kaut kur varbūt varētu, zin kā, ielikt. Kaut kur, ja zin kā, mazs apgaismojums, un šitāda lampiņa viena, abas divas strādā vismaz. Varbūt nē, abas divas strādā. Bet tu tāds prikoliņš, zin kā, pa 2,48, kāpēc gan ne? Pēc kādas kolonoskopijas. Izskās pēc kolonoskopijas tās trubiņas. Jā? Točno ar šo ten paņem un bāž iekšā, nu, tur, kur jūs zinat, ja? Tur, kur saule neiespīd. Kolonoskopijas trubiņa. Tagad iespīdēs saule, ja? Nākošā lieta, ko tev Uldons pasūtīja no tēmo, ir zobu birstes maciņš. Maksāja 1,03 eiro. Šobrīd uz ekrāna arī jūs redzat, kāds viņš izskatās. Nu tāds zintā, kur ielikt, nezinu, zobu birstīti, tur zobu pastu, zin kā, lai nemētājās kaut kur, ja? Nu un rekur jau es redzu viņu, rekur viņa ir. Nu, 1 eiro pa 1,03 eiro. Šitāds ten tubziks.
Paga, kā viņi tikai, oba. Ok. Tepat nāk striķītis klāt. Nu, tas vairāk, zin kā, varbūt tu brauc kaut kur ārpus mājas, ja kaut kādā varbūt ceļojumā. Tad šitajā tu var ielikt zobu birsti un zobu pastu kopā, tāds trauciņš. Nu, īstenībā, tepat var ielikt kaut ko citu. Es pat nezinu, man liek tā saulens tepat neiet. Jā, tepat saules brilles iegāja iekšā. Nu, vai arī izmanto to kā saules brīļu maciņu. Nu, pa €1,03, kāpēc gan ne? Nākošais, ko te Uldons pasūtīja, ir plāksterīšus. Iedomājieties, es ieraudzīju, kad arī tēmu ir tāda lieta kā plāksterīši 100 gabali. Tāda, nu, jābūt kastītē, es jau viņu jau redzu. Kur ir plāksterīši. Nu, zini kā, ikdienā gadās, ka tu kaut ko sagriez, es nezinu, tur taisot ēst, tu uzgriez kaut kādu rētu sev, ja? Vai arī tur kaķis ieskrāpē vai kaut kas tāds, ja? Nu, vot, aptiekā mēs esam parasti redzam tāds plāksterīši 100 gabali, bet paskatieties, cik viņi maksā. €68. Galvenais, ka ūdens necaurlaidīgie, vismaz tā bija jābūt. Un te ir visādi veidi, paskatieties. Te ir aplīši. Jā, man liekas, arī veiklos kaudās maksimās var nopirkt tādu. Te ir maziņie, tādi pavisam maziņi. Un kur ir nedaudz lielāki. Un galvenais, ka viņiem jābūt ir ūdens necaurlaidīgiem. Tas ir baigi forši. €68. Nu, es jums saku, aptiekā paļubam no jums noslauks daudz vairāk. Jā, un kur arī lielāki. Šitādi izmēri. Visādi izmēri plāksterīši. Nu, tas ir super īstenībā. Kāpēc gan ne, vai ne? Nākošā lieta, ko te Uldons pasūtīja, ir vēl viens telefona statīviņš. Šobrīd jūs redzat arī uz ekrāna, kāds viņš izskatās. Un maksāja viņš 57 centi. Kur viņš ir? Jā, zaļā krāsā es paņēmu. Nu, šitas ir tāds, zin kā, tu varbūt sēdi pie datora. Un tev, zin kā, varbūt telefonu gribās uzlikt. Vot, šitas tāds ātrais variants. Teiksim, man liekas, ka pat šitas būs labāks nekā vot par šito sūdu, ko es iepriekš ar jums rādīju. Ja? Kur šī tāds ten. Pavisam vienkārši kompakts, tu viņu var salocīt un var atvērt vaļā. Tu viņu atver šitādā ten vaļā. Un vienkārši, ko jūs darat, jūs vienkārši varat šitā nolikt. Telefonu. Šitā. Šitā viņš arī stāv. Nu, nezinu. Nu, nolieciet un tur, piemēram, skatieties. Šitas gan man patīk. Nākošā lieta, ko te Uldons pasūtīja, ir mājas virtuves. Nu, tas uz krāna, ko tu uzliec virtuvē uz krāna. Tas uzgalīts, kur tu vari grozīt, maksāja 87 centi. Nu, lūdzu, paskatieties, kāds viņš izskatās. Nu, es domāju, ka daudz zinu viņu. Šitāds ten. Šito ten tu pieskrūvē mājās pie krāna. Un tā tu šito ten vari kustināt. Nu, tādā ziņā, kad, nu, forši, un viņš arī tādu foršāku strūkliņu valk. Nu, mājās vajag noskrūvēt nost to esošo to puļurķi un uzskrūvēt šito jauno. Nākošo, ko tad es pasūtīju, ir telefona vāciņš priekš manējā šitā ten Samsunga. Es ieraudzīju, izskatījās diezgan labs, arī šobrīd jūs redzat uz ekrāna, un maksāja €3,19. Un es jau viņu redzu. Jā. Bet pagaid, viņš ir tā kā caurspīdīgs. Man likās, ka viņš nav caurspīdīgais. Paga. Jā, šitāds ten vāciņš. Kas man patikās, ir tās podziņas. Nu tas dizains, kurš sāno, šodien tādas sarkanas, ja. Bet nav slikts. Nu, blīn, vajadzēs mainīt manējo esošo nost. Jā, nu pa €3,19 šitādu vāciņu. Nu, paļubam kaut kādā veikalā, pa šito jums gribētu paņemt kaut kāds 20 točna. Nu, es nezinu, varbūt 15 kaut kādā veikalā, es nezinu. Bet šeit pa trīnīt šitāds vāciņš. Un tur ir visādiem telefoniem, nu, tur ļoti daudz. Jā, bet nu, šitāds foršs, nav nevains, man patīk. Nākošā lieta arī ir vāciņš, bet planšetītei. Kur es paņēmu planšetītei, bet vienīgais nav planšet, kurā iebāzt viņu iekšā. Mūsējā planšeta nobeidzās, mēs aizsūtījām uz remontu, bet nu tik un tāds. Nu, šitāds vāciņš, kur ielikt planšeti, ko mēs nopirkām Maikliņam tādu planšetīti, kaut kādu tur Samsungu, ja? Un jā, tas, kur vāciņu, bet nu tāds diezgan normāls un maksāja $3,99. Jā, tāds caurspīdīgs, tā kā tāds gumijots, nav tā kā silikons, bet tā kā gumijots. Jā, nu nav nevainas, šitāds ten čehols vai pa 4. Pēdējā lieta, ko tad Uldons pasūtīja no Temu, ir televizora pults, tieši tā arī šobrīd redzat uz ekrāna.
Uldona maksāja 3,59 € priekš LG. Re, kur arī šādi viņi izskatās. Un paskatāmies, jo mūsējās pults ar pultīm ir baigā problēma. Mūsu mājā viņas visu laiku plīst, viņas krīt. Un re, kur es domāju, nu patestēšu, pamēģināšu, vai vispārībā viņas strādās ar mūsu televizoriem. Mums mājās ir 2 LG, un tās pults ir vienāds, un nekur es ieraudzīju televizoru pultu. Es domāju, nu davai patestēšu. Tikai jāiet būs testēt ar 2 baterijām, protams. Jā, nu, ja strādās, nu tad jāieķer būs vēl vien, jo mūsējās abas pults ir tādas, nu tādas jau, zin kā tie cipariņi arī ir nobružājušies ar laiku, zin kā viņi, nu tā ciparnīca pazūd. Bet, nu, pa 3,59, ja vēl viņa strādās, ja es varēšu savienoties, nu tā kā, nu reāli viņa reaģēs uz manējām darbībām, tad vispārībā būs zēbis. Tāpēc tālūk, dāmas un kungi, jūs redzat visu manējo pasūtījumu, ja šobrīd uz galda, kā jau teicu, 33 €. Pa lielam daudz te ir visādi nieciņi un viss pārējais, bet, nu, ir ok, kamera, jā, es ceru, ka viņu arī varēs normāli pieslēgt un normāli arī rādīs. Brillītes, tur māciņi, un tas viss pa 33 €. Skatieties uzmanīgi, ja jūs kaut ko sūtat no tēmu, obligāti izlasiet to aprakstu par to preci, jo bieži būs tā, kad jums liksies kaut kas tāds, jā, ot kā rekur izolācijas lenta, tajā bildēja pa visu roku atnākšu tāds maziņais, jā. No tāds niansīts, vajag palasīt kārtīgi to description, jo tajā descriptionā arī parādās, tur citreiz varbūt rādās izmēri un vispārējais, tāpēc, nu, varat neiegrābties, bet, nu, ja nepaskatīsieties, pasūtīsiet un atnāks un būs tāds, what the fuck, blē, nu, what tā. Bet, nu, ir ok, tāpēc šāds ir Uldona pasūtījums no tēmu, un nezinu, vai es vēl kādreiz kaut ko sūtīšu, varbūt, piemēram, varbūt kaut kādu vēl televizoru pulti, ja man izdosies šo pieslēgt, nu, kaut kāds tāds, nu, tāds AliExpress variants, tikai ar daudz ātrāku piegādi. Es saku, piegādi man bija kaut kādu pusotru nedēļu un jau atnāca. Tādā ziņā tas ir baigi forši, tādā ziņā, nu, no AliExpressa var pat nesūtīt, var visu to pašu atrast arī šeit tēmu. Tāpēc, jā, dāmas un kungi, paldies, ka skatījāties šo videoklipu. Ceru, ka iedvesmoju, varbūt kādu arī kaut ko varbūt uzsūtīt. Ja nē, tad arī labi. Un tiksimies kādos citos videoklipos. Davai, draugi, lai jums veicās un tiekamies nedaudz vēlāk. Un, protams, Tag Life, boys! Woo! Woo! It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg!